Sveiki, Kaspar. Tātad esmu veicis projektu labojumus. Galda augstums 716 līdz ar pamatiņu, bet jūsu dabā bija 717. Tas 1 mm bija atstājis priekš tā, lai jūs vēl varētu pieregulēt ar kaiņām, pieregulēt to galda augstumu līdz vajadzīgajam. Tā no galda virsmas līdz jūsu pirmajam plauktam ir 802, un tad starp plauktiem ir, starp plauktu augšām ir 300 mm. Tātad gan te. Materiāls 18. Tad pielaboju visus augstumus, piekorektēju mazliet izmērs tur, kur vajadzēja. Tātad sāna izmērs arī ir šobrīd uzstādījis 266 šis platums. Un šī fasāde, tātad tā doma ir tāda, ka jūsu esošais galds nostāsies, jeb jūsu esošā galda labā kāja nostāsies šeit līdz ar fasādi. Savukārt, ja jūs uzliksiet savam galdam, uzliksiet papildus fasādi, tos durtiņus atgriezīsiet atpakaļ, tie 16 mm būs ārpusē, bet viņi kopsumā nebūs redzami, tāpēc, ka viņi neies vienā līmenī. Lai šīs durvis neiziet ārā, kā jau es tur minēju klātienē, ka šo durvju dziļumu, jeb durvju ārējo fasādes daļu es gludināšu līdz ar jūsu galda kāju. Tātad, ja mēs pieliekam jūsu galda kāju, tad te būs vienā līmenī, lai nav tas rops tur neizveidojās. Tā vēl, jā, tad par šiem 45 grādiem, kas šeit ir 6 mm dziļumā, es vēl runāšu ar ražošanas daļu. Ja varēsim realizēt, tad jā, kā jau minēju, ka kādreiz izmantoju plāno materiālu, kas ir 0,8 laikam vai 0,6 mm. To varētu vieglāk realizēt šeit, pat cik tie ir 2 mm. Mēs vienkārši fiziski neizmantojam tik plānus materiālus, jo tie plānie materiāli, tas ir parasti tāds, mēs viņus saucam par tehniskajām maliņām. Viņas tiek līmētas kaut kur nevajadzīgajās vietās, teiksim, kaut kur, kur vajag nosekt, lai, ja klients negrib, kaut kur, teiksim, negrib, lai maliņas spīd cauri, bet vai viņus varēs tik šauri uztaisīt, man grūti pateikt, ka es runāšu ar ražošanas daļu. Ja varēsim, tad uztaisīsim šeit 45 grādus to slīpumu 6 mm dziļumā. Bet to es vēl precizēšu. Tātad materiāls šobrīd ir ielikts tas, kurš jums ir vajadzīgs. Ja vēl jāveic kaut kādi labojumi, tad sakat, jā, un par slēdzeni, tad dabā izdomāsim, varat pateikt man vai nu labās puses, vai nu kreisās puses daļa būs slēdzama viena. Ņemot vērā, ka šeit sēdēs puika, kurš mācīsies, tad prātīgāk laikam būtu taisīt slēdzamo daļu šo, lai viņam ērtāk vajadzības gadījumā, lai viņš ērti var attaisīt vaļā un piekļūt šeit tur grāmatām, mantām, kas nu viņam tur būs. Un tad slēdzamo daļu varbūt apdomāt taisīt to tālāko no esošā rakstām galda, jo tāda noteikti tad būs retāk izmantojama. Tā kā to vēl varat precizēt man un pateikt, kurā pusē, tad kreisajā vai labajā pusē taisam slēdzenu, tad attiecīgi tur arī iestrādāšu. Un iestrādes slēdzenes veikšu tādu, lai ar vienu atslēdziņu atslēdzas abas divas durvis. Lai nav tur jāsadārzinā, jāliek divas atslēgas vai papildus kaut kādi krampīši, tad būs viena atslēga, kur uzreiz būs divas mēlītes, viena ies uz augšu un viena ies uz sānu. Tā kā ar vienu mēlīti, ar vienu atslēgu abas divas durvis arī atslēgsies un aizslēgsies. Tā laikam tad visi labojumi ir veikti un principā, jā, par to kailīsti jūs man tā arī neatbildējāt, bet es ieliku it kā te ir kailīsti, tā kā kailīsti daļa ir paredzēta, ja nav kailīsti, tad sakat, bet te ir standarta kailīsti 23 uz 55 mm, tas ir, teiksim, lielākā daļa kailīši, tas tāda izmēra. Ja jums ir citi, tad sakat, to varam piekorektēt. Ja ir jāveic izmaiņas vai labojumi, tad sakat, ja ne, tad principā var veikt aprēķinu un dot prom uz ražošanu.